Visiem pagājušā video es jums aizmirsu izstāstīt vēl pāris tādas sīkumiņas, kas ir svarīgi ceļojot pa Norvēģiju un kur jūs varbūt pat naudiņu varētu ietaupīt. Tāpēc šis būs tāds īsais papildinājuma video iepriekšējai nedēļai. Pirmais, kas neatiecas uz visiem, bet uz lielu daļu no sabiedrības, jo es personīgi nedzeru kafiju, bet es zinu, cik tas ir svarīgi daudziem citiem. Sevišķi, ja jūs braucat ar mašīnu, tad diezgan daudz naudiņu ietaupīt, ja jūs vienkārši nopirksiet Circle K termokrūzītes. Viņi gan maksā 449 kronas, tas ir kaut kā 40 eiro, bet pēc tam ir nelimitēts reizes, cik reizi jūs to krūzīti varat uzpildīt. Sanāk, ka jūs vienreiz samaksāt tos 40 eiro un reāli līdz pat gada beigām jūs viņu var pildīt katru dienu, cik reizes jums gribās. Un, ja mēs paskatās, ka lielā kafija maksā 44 kronas, tad tā krūzīte atmaksājas jau 10 reizēs. Bet, ja mēs skatāmies mazās kafijas, kur maksā 33 kronas gabalā, tad jau tas ir 13 kafijas, un tad, ja jūs to krūzīti, var teikt, ir nopirkuši. Bet, ja jūs ap divu braucēji kafijas dzērāji, un ja jūs zināt, cik bieži ir Circle K, tāpat gribās apstāties, izlocīt kājas, tā katru reizi, kad jūs apstājas, jūs varat dabūt bezmaksas kafiju, un tad jau īstenībā jūs ietaupa. Un, ja jūs braucat motis, tad tāpat ir forši, ka jūs var kaut ko silti ieliet sevī, katrā reizē svaigi kafiju, tikko jūs kaut kur apstājas tankštelē. Tiem, kas brauc ar mašīnu vai motis, šitas ir diezgan labs veids, kā ietaupīt naudu. Un beigās jums būs arī suvenīrs, ko aizvedīs no Norvēģijas Latvijā. Tad jūs arī varēs pāriem stāstīt, kāpēc Latvijas Circle K ir tik ļoti atpalicis, ka viņi nevar izdarīt to, ko Norvēģijā sen jau dara. Un otra lieta, ko man pavisam noteikti vajadzēja pieminēt, ceļojot pa Norvēģiju, ir maksas ceļi. Tur pa lielam ir tā, ja jūs brauc ar nomas mašīnu, jums par to paprasīs nomas beigās, bet ja jūs brauc ar Latvijas mašīnu, tad pavisam vienkārši jums aizies rēķins. Parasti tas rēķins aiziet mēneša laikā uz adresi, kur ir reģistrēta mašīna, bet ir gadījies arī redzēt, ka pēc pusgada tikai aiziet tas rēķins. Ko es uzreiz gribu pateikt, tie maksas ceļi nav tik dārgi, jūs tiks daudz reižu ātrāk uz priekšu, tāpēc, ka jūs varat visur izbraukt arī pa bezmaksas ceļiem, bet bezmaksas ceļi būs vecie ceļi, un tur jūs brauks uz 80, citur uz 50, tur būs visu laiku ciemati pa ceļam, un ir daudz vietas tādas, kur jūs burtiski nobrauks pa veco ceļu kaut kā 2-3 stundu un pa jauno šosei varbūt 40 minūtēs. Un Vegvezen mājaslapā var atrast, cik maksā tie ceļi un kurās vietās ir ties boomstation. Un kā vienmēr aprakstā būs links uz turieni, tagad jūs var pārbaudīt pašu savu maršrutu. Un pēc idejas jūs var bišķiņ ietaupīt naudu, ja jūs taisās te ilgāk ceļot, ka jūs var pasūtīt briku no autopass.no, bet pa lielam jums rēķins tāpat aizies uz Latviju un tur jūs ietaupīs kaut kā 10, 15, 20%. Tas to neapmaksājas, jo lielākais ietaupījums ir, ja jūs priekšlaicīgi uzliek naudu uz viņu, un es nezinu, vai kāds tur baigi daudz naudiņu gribēs likt. Ja jūs gribat par to visu bišķiņu vairāk, tad jūs paskatās man sēriju par Norvēģijas ceļiem, un tur es bišķi plašāk par to pastāstīju. Un jums atnāks viens rēķins pa maksas ceļiem un šitiem visiem prāmīšiem, ar ko jūs ir braukuši. Prāmi ir ļoti daudz un dažādi, un teiksim, pa šo krastu nav viņi tik daudz, bet ja jūs brauks gar Bergenu uz augšu tur kaut kur, tad tur var būt, tā kā mums bija pagājušajā gadā uz Lofotas salām braucot 5 prāmi vienā dienā, un tie prāmi, kas savieno tādas lielākas ceļas, tie kā likums ir, ka jūs var uzbraukt ar mašīnu un nedomāt par to, bet ja jūs gribat uz kaut kādām mazākām saliņām braukt, tad var gadīties, ka ir arī tādi prāmiši, kur var tikai vienu mašīnu uzbraukt, un tur viņi jāpiesaka. Bet tāpat vienkārši ceļojot, tur būs īpašs norāds, ja tas būs prāmīts, kur var tikai ar kājām uziet. Un kā jūs varat redzēt, te ir daudz darbinieku, kas jums parāda, kuri jābrauc, kuri jāapstājas un tā tālāk. Tāpēc nevajag uztraukties, ja jūs to visu dar pirmo reizi, to visu jums laipni paskaidros. Brauc ar prāmu var vasaras sezonā diezgan bieži šitādi visādi dīvaini interesanti automobīļi. Pat cik pusstundu vienkārši brauc un nav ko darīt, tad diezgan forši viņus vienkārši blakām apstāties nopētīt. Un, protams, ka tie īpašnieki ieslodzīti kopā ar tevim, tā kā viņi labprāt ar tevi pasēdēs un papļāpāt, jo viņiem tāpat nav ko darīt. Un šitas ir diezgan liels prāms, tepat rekoja atsevišķi tā kā dzīvnieku istabu, kur to savu sunu pasēdēt mierīgi. Ja jūs esat ar kājām ceļotāji, tad liela daļa no prāmiem ir reāli pavelti. Jo viņi iekasē naudu pa katru uzbraucošo mašīnu un nav svarīgi, cik jums ir pasažieru mašīnā. Tā no sākuma man tas bija pārsteigums, bet, teiksim tā, vietējiem tas ir tikai transporta līdzeklis, un, lai veicinātu ekonomiju, bieži vien valdība bišķiņi arī piesponsorē.
Un tās cenas reāli tiem prāmiem ir ļoti dažādas. Un es jums gribēju parādīt kaut kādu vienkāršu veidu, kā uz tiem prāmiem tikt galā. Bet tie, kas ir vietējie braucēji, tiem īstenībā tas ir vienkārši. Turistiem ir jāskatās uz citiem prāmiem, ka tu braucot iekšā ostā vienkārši jau samaksā. Citur atkal ir, ka tev vienkārši pierakst mašīnas numuru un pēc tam rēķins uz mājām aiziet, bet katrā ziņā nevajag baidīties. Ja jūs kaut ko nesaprotat, tā arī paprast, viss jums laipni angliski atbildēs. Un, ja jūs brauc vasaras sezonā, tad var gadīties, ka dažas vietējās pašvaldības sponsorē tos prāmīšus, lai tikai viņiem turisti vairāk brauk cauri, un daži prāmi pat ir pavelti. Tas jau jums ir pašiem jāpapēt kartē. Vēl kas ir baigi forši, ka uz 99% no prāmiem ir normāls tīrs toalets. Jo braucot pa tiem veciem ceļiem, tur gar klintīm, turpat nav mežiši, kur aiziet uz zaļo pieturiņu. Tā kā bieži vien ir tā, ka jāpaciešas līdz nākamam prāmītim. Un vēl vien maz piebildīt par to likumu, kas jums atļauj kempingot visā Norvēģijā, ir tas, ka viņš arī atļauj jums vākt ogas un arī zvejot visos salsūdeņos, visos fjordos pa vēl. Protams, jāskatās, ko jūs tajā brīdī drīkst paturēt un tādā garā. Bet pa lielam ir tīpaši džekiem, tas ir diezgan svarīgi, ka viņi zina, ka salsūdenī var zvejot pavelti, bet saldūdenī tur jau jāskatās, jo tur ir bieži vien jāmaksā, un strautos un ezeros viņiem neinteresēs, ka jūs nezinu likumu, viņi jums tāpat var uzlikt sodu, un parastie sodi nav diezgan maziņi. Tā kā tas ir svarīgi atcerēties, ka salsūdenī var zvejot, bet saldūdenī jums ir pārsvarā jāpērk atļaujas. Protams, ka ir lieki piebilst, ka uz Norvēģiju vērts atbraukt divreiz, tāpēc, ka katrā gada laikā te ir pilnīgi savādāk skatu, un pat esot vienā un tajā pašā punktā, liekas, ka tu esi divās dažādās pasaulēs. Labs piemērs tam visam ir, kā paskatās uz šito skatu. Superīgs klints, viss ir skaists, vai ne, bet tā kā jūs paskatās uz šito pašu pa ziemu, tad ir pilnīgi savādāk. Un, lai šitā nebūtu tikai papildinājuma sērija iepriekšējām video, tad es arī pielikšu klāt to, kas džekiem īpaši patiks. Mēs bijām aizbraukuši uz vietējo automīļu pasākumu. Tas bija tāds vietējs nozīmes. Te bija reāli tikai no šitā Vestfoldas rajona sabraukuši cilvēku, un arī ne viss. Jo vienā un tajā pašā dienā bija gan tā kā atsevišķi vairāk uz amerikāņu autiņiem, un otrā vietā atkal bija tīri britu mašīnas sabraukušas. Es jau pats reāli, bet to es ikdienā pieredzu, bet tas arī īstenībā ir viens no labiem iemesliem, kāpēc atceļot uz Norvēģiju, jo te tie autiņu pasākumi pavasarī notiek, ja ne katra nedēļas nogala, tad reiz mēnesī točno jūs uz kādu no viņiem uzspēt. Un šodien mēs ir atkūlušies ne tikai, lai izbrādātu cūkpups, bet te ir sabraukuši daudz un dažādi interesanti autiņi, ko es arī gribētu apskatīties un pie viena arī jums parādīt. Tā kā ejam apskatīt, kas te ir sabraucis. Ja jūs gribat nopirkt rekuļu numurus, var droši uzzvanīt. Pie saloni bišķiņi jāpiestrādā, bet inčīgi. Varbūt te nav super daudz tās mašīnas, bet viņas ir tik daudz, tik dažādas, tik interesantas. Tos vecais Chevijs, šis varētu būt, ka vēl Moonshine vadāja apkārt. Tik prikulīgi. Jā, mašīnas stadijas arī baigi dažādas. Visiem patīk tās vecās mašīnas, bet citi vienkārši nopērk un noliek garāžā, citi tā uztaisīt. Nopūlēt motoru spīdi. Pilnīgi viss, kas džeks sirsniņām liek pukstēt ātrāk. Uz kaut kas pa mīļumiem brauc. Nu jā, pusi no hypa amerikāņiem ir tas, kā viņi skan. Tāpēc ir baigi forši, ka mēs ir tik agri, ka viņi jau tikai brauc šurpu. Paskaties, ne tikai rūpēs pa maziem smukiem mašīnām, bet šitā viss nopulēts. Tas ir baigais bīls jautrībai, ne? Es jau sarūsējis, bet nav daudz vietu, kur šitas sarūsējušies brīnums nevar izbraukt. Tas reāli sačakarēt šitā Norvēģijā, ka tev ir tur Brabus versija vai ne Gelix. Izrādās, ka viņš ir piereģistrēts tā kā kravas pārvadātājumais automobīls.
Viņam ģipai nauda, bet tajā pašā laikā viņš to arī mēģina kaut kā nemaksāt tik daudz valdībai. Tāpēc, ja tas būtu piereģistrēts kā luksus bīls, tad tas uzreiz jau būtu reiz 4 jāmaksā visi nodokļi. Tāpat izskatās, ka viss ātri un bez žēlstības ir savākts. Ko tas te riņķo? Atsevišķi interesanti niansīt, ka mēs reāli kaut kur laukos galīgi iekšā starp vairākām fermām, kā pie vienas fermas te ir tas pasākums, un pie otras fermas atkal viņi te turpina strādāt, traktori brauka apkārt, tā kā tas izskatās tā kā mazs komunas pasākums, tas nav kaut kur organizēts kaut kādā lielā dārgā vietā. Šitai pašā dienā mēs ar Tumšu parku ejot esam atraduši vēl vienu auto sanāksmi, tikai šitai ir tieši britu mašīnas, Jaguāriņi, Lotusiņi. Paskaties, puses no mašīnām pārdod. Kas man šitai publikā besīk, kā pensionāri, tā kā maz bērni, viņiem pilnīgi vienalga, kur viņi iet, ka viņi kādam priekšā piestūķējies un tā tālāk. Tu stāv skaties un tev vienmēr kāds pastums maliņā, jo viņš izrādās ir svarīgāks par tevi. Tagad salīdzinu brits ar šitādiem. Diemžēl man pagājušajā nedēļā nesanāca laika šito visu saeditēt, tā kā sanāca jums vēl viena mazā minisērija pa ceļošanu Norvēģijā. Un kā jūs redzēt, te ir ne tikai daudz dabas skatī, bet te cilvēciņiem ir bišķiņi vairāk naudiņas un attiecīgi viņiem ir daudz vairāk hobiju un attiecīgi te ir ļoti daudz ko darīt. Bet ja mēs paskatās tā godīgi, tad Norvēģija īstenībā ļoti tuvu Latvijai un te pavisam vienkārši atbraukt vai atlidot vai vienalga, kā vien jūs vēlas ceļot. Un viennozīmīgi tas ir tā vērts, tā vienkārši bišķiņi jāpaplāno, morāli tam jānobriest un jābrauc uz Norvēģiju skatīties visu to interesanto, kas šeit ir. Un kā vienmēr, ja jums patika, uzspied like, un ja grib redzēt vairāk, uzspied abonēt, un tad jau YouTube jums parādīs, tikko būs kaut ko jaunu es augšu pielādējis.